Zvaigžņu stunda kopā ar restorānu Maurīcijas. Esiet sveicināti. Viennozīmīgi tie cilvēki, kas seko aktīvi līdz mūzikas dzīvē Latvijā, droši vien tur rokas puls tādam notikumam kā Eirovīzija 2001. Un, pateicoties prāta vētrai, šis Eirovīzijas televīzijas festivāls ir diezgan populārs. Un man liekas, ka šogad vēl jau kaislīgāk tiks zvanīts un balsots un visādā citādākā veidā tiks līdzjusts. Un kā mēs zinām, ir pretendenti jau pieteikušies un viņu dziesmas jau tiek gan raidīts par radiostacijām, gan rādītas televīzijā, jā, tā arī ir. Un viens no dziesmu autoriem un izpildītājiem ir pie mums šodien studijā, Lauris Reiniks. Ja pat Lauris Reiniks būtu tikai dziesmu izpildītājs un komponists, tad mums būtu par ko parunāt. Bet šajā gadījumā Lauris Reiniks, mums zināms arī, kā pagājuši gadu, sasauksmes vadītājs Eirovīzijas. Lauris Reiniks ir pazīstams arī Latvijas televīzijā kā raidījuma vadītājs. Raidījums saucās Nošu spēles? Jā. Bingo. Es atcerēšos. Un Lauris Reiniks ir pazīstams arī, kā jau es minēju, kā mūziķis. Un vēl kas ir simpātiski, Lauris Reiniks ir nācis no laukiem, proti no skaistās gleznainās Tērvetes puses. Tā ir tā informācija, ko es pašā sākumā varu sniegt tiem cilvēkiem, kas par Lauru neko nezina. Kaut gan es šaubos, ka vai diez vai tāds cilvēks vēl maz ir, kas par tevi neko nezina. Kā tev liekas, tu esi gana zināms, gana populārs? Tas man tieši tādu jautājumu uzdeva vakardien, vai es jūtos populārs. Piedod, to es nezināju. Man tieši jautāja, vai es jūtos populārs. Es nezinu, es domāju, ka es zināmās aprindās zināms. Un teikt, ka es tur esmu zvaigzne vai kaut kas, tā nepatīk man tas vārds. Vienu, zvaigzne tas ir briesmīgs vārds, bet vienu es piemīrs, tu esi žurnālists vai studēji? Jā, studēju, es vēl studēju. Studēju žurnālistiku. Bet, es esmu zināmās aprindās zināms, un man prieks, ka tie, kas skatās televizoru, tie man zina, tie, kas klausās mūziku, tie arī mani zina. Galvenais, ir vēl viens, ko parasti vajag atbildēt uz šādiem jautājumiem. Galvenais nav jau svarīgi, vai tev daudz pazīst vai maz pazīst. Galvenais, kādas asociācijas cilvēkiem ir, kad izdzird tavu vārdu. To es nevaru tev pateikt, kādas asociācijas. Viņiem liekas, ka es esmu baigais jautrais tipiņš. Tāds kārtīgs latviešu zēns, lustīgs un tāds. Šo dziesmu, cik es jūtu, mēs dzirdam fonā. Jau man jājautā, kāpēc tu izvēlējies Lindu par savu partneri un vispār, kāpēc tu pagājuši gadu nestartēji un kas tev pamudināja. Mazliet pastāst šo vēsturi, kaut gan es pieņemu, ka tu jau šajās pēdējās dienās daudz to esi stāstījis. Pagājuši gadu es arī piedalījos Eirovīzijas tajā dziesmu konkursā. Es iesniedzu savas 2 dziesmas, kuras es viens pats dziedāju. Bet, neveicās tām dziesmām tik labi, kā es gribēju. Tad es arī pieteicos solistu konkursam, kurš tika tā tīri simboliski organizēts, jo tā noteikumi prasīja, ka, teiksim, ja ir laba dziesma, bet ir slikti izpildītāji, tad no tā solistu konkursa atlasītiem solistiem varētu piemeklēt kādu citu tās dziesmas izpildītāju. Es to izpildītāju konkursā piedalījos, bet faktiski neviens netika izmantots pēc tam. Un tad vienkārši man televīzijā Dita Torstere, Eirovīzijas projekta vadītāja Latvijā, viņa man vienkārši piedāvāja, kad nāca tā lielā Eirovīzija, sākt ar viņu kopā vadīt tās informatīvās dienas grāmatas Eirovīzijas, un pēc tam arī paziņot starptautiskajā ēterā tos rezultātus Latvijas. Un tad šogad bija tā, kad es biju jau devis Dita lūdzu piedot piekrišanu, ka es ar viņu vadīšu šo konkursu, kas tagad būs, bet tad es tā pēkšņi uzrakstīju dziesmu. Un bija tā, ka Linda vēl bija mana viešņa nošspēlēs, un tad mēs kaut kā sadraudzējāmies labi ar Lindu. Un vasarā mēs izdomājām, ka viņai dziesma iepatikās, un domājām, taisam iekļaujam viņas jaunajā albumā to dziesmu. Bet tad es izdomājām, ka tā dziesma varbūt ir bišķiņ pa lēnu, un ja būs daudz lēno dziesmu, tad varētu būt, nebūs līdzsvars. Tad mēs domājām, ka mēs taisīsim to dziesmu, kur saucas I Wish I Knew, kā Ziemassvētku radio singlu. To domu mēs atkal atmetām, un beigās mēs nonācām pie secinājuma, ka mums vajag duetā taisīt dziesmu uz Eirovīziju. Un tā mēs to dziesmu uztaisījām uz Eirovīziju. Jūs paši, teiksim, ja sekot līdzi šī dziesmas liktenī, jūs tur skatāties internetā, cik par jums ir nobalsojuši un kā ir? Īstenībā jau, jā. SVH lapā ir tā aptauja, un mēs visu laiku bijām tā kā pirmajā vietā, tā kā paldies.
Bet tagad kaut kā mēs neesam vairs pirmajā vietā. Shake and Bake ir pirmajā Jā, vietā. Shake and Bake tagad pirmajā vietā, bet ko es gribēju teikt, kad es vakardien ieskatījos Vācijas Eirovīzijas lapā un Vācu Eirovīzijas fani, viņiem tur ir saraksts ar latviešu dziesmām, un viņi mūs ar Lindu ir nosaukuši Die Favoriten, Die Lettland, tur, un ielikuši mūsu bildīt, un viņiem tā dziesma patīk, tas man priecē. Nu ko, es nezinu, varbūt, ka mūs tagad skatās tavu teiksim, līdzjūtēji, tādi līdzgaitnieki, varbūt arī novadnieki. Jūs zināt, ka viņi mazliet ir noslīdējuši, un jūs zināt, kas ir jādara. Glābiet! Katrā ziņā, bet liktenis izšķirās tajā vakarā, kad notiek Latvijā. Tas ir kad? 24. februārī, 21.45. Sestdienas vakars tas ir, jā. Nu tad ir tā, kad visiem jāsēž uz telefonam un jābalso par jums. Un mēs pēc tam pirmo kārtas numuru esam mums vēl visgrūtāk. Ai, tiešām. Nu tas nav laikam. Bet kā jau dažreiz saka, ka ja ir pirmais, tad pēc pirmajiem salīdzina pēc tam tos nākamos. Mums vienīgi ir labi tas, ka mēs domājam, ka mums būs mikrofoni uzstāvēti kā priekš mums, jo mēs esam paši pirmie. Nu jūs esat atraduši kaut kādu labumu jau tajā visā. Skaidrs. Nu ko, vakardienas viesi jautājums, lūdzu. Sveiks, Lauri. Tev ir dots ēter laiks. Šī ēter laikā tu vari noreklamēt, kas priekš tevis ir visbūtiskākais, lai tev veicās. Nu, mēs jau faktiski to izdarījām tikko. Kas priekš man ir būtiskākais? Nu, 3 lietas. Man priekš ir ģimene, karjera un mīlestība, ja? Jā. Es tā domāju, ka man tas pats galvenais, jā. Nu, jāteic, tās ir tās 3 svarīgās lietas, un pirmo tu nosauc ģimeni. Un tas nav mazsvarīgi, jo tu esi nācis no diezgan, teiksim, tādas muzikālas ģimenes, un faktiski tās ietekme ir jūtama uz tavu tālāko darbību. Tāpēc mazliet varbūt pastāst, ko tagad tavu māmu dara, jo es zinu, ka viņa pagājuši gadā iekļuva laureātos dziesmu skolnieku. Viņa taču bija baigais monstrs, viņa dabūja lielo balvu, viņas kors bija pats labākais. Nu, mana mamma, Daca Rēnika, viņa strādā Annas Brigaderes pamatskolā par direktori, un arī vada kori, to pašu Brigaderes pamatskolas kori. Kurš arī bija tas labākais? Jā, kurš bija tas labākais. Un mans tētis, Arturs Rēniks, viņš arī strādā tajā pašā skolā par dziedāšanas skolotāju, un viņš radīja Zemesargs un vada Zemesargu ansambli vīru. Tāds nopietns. Un mana māsa Rūta, Rūta, man lika pasveicināt, es veicinu. Viņa mācās Dobeles ģimnāzijā, un ir 12. klasē, un viņa arī dzied. Viņa man šat tad piedzied bekus manām dziesmām. Un tagad viņa ir slima. Nekas, Rūta, tu izvesaļosies. Ēteres sveicieni ir burvju sveicieni. Jā. Tajā pašā laikā noteikti tu esi sava novada kaut kāds, varonis, tā varētu būt. Es nezinu, man tagad sanāk tik reti tur aizbraukt. Mēs tā kā 2 gadus jau pa Rīgu vairāk kuļos, un tad es aizbraucu, un man reti sanāk satikt tos cilvēkus, bet es, protams, esmu tērvetnieks, un es lepojos, ka es esmu no Tērvetes. Nezini, tur jau ir ko lepoties, jo faktiski, ja brauc pa Zemgales līdzinu un turēs garlaicības var aizmet, un pēkšņi parādās Tērvetes. Es nevaru saprast. Dievs ar tajā vietā pirkstu ir iebukstījis, tik skaista vieta, faktiski kalpa aizraujās. Tur ir 2 tās tērvetes. Tur ir viena ir tā tērvete, kur ir tas kalns, un otra ir tā agrofirma tērvete, kur ražo alu, un kur ir tie zirgi. Un es dzīvoju tur, kur tie zirgi un tas alu. Zinot to, ka tu esi arī zirgu, kā teikt, puisis, un sporta meistars, ja? Es vienu gadu, kad es mācījos 9. klasē, es piedalījos jāšanas sacensībās un ieguvu 1. vietu. Tas tā bija. 1. vieta, tas ir daudz īstenībā. Zinot to, ka tagad turīgi ļaudis Latvijā nodarbojās ar zirgkopību, viņi ceļ savus taļus un pērk savus zirgus, un to man tāds loģisks jautājums. Nu, ja, teiksim, tu sasniegs tādu bagātību, kā Pavaroti, teiksim. Pavaroti arī taču ir zirgu fermi. Jā, viņam ir zirgu fermas, pats nezinu, vai viņš pats jāiet zirgiem, jo tur ir kaut kāds limits svara. Vispār, kad zirgam drīkst kāpt mugurā un kad nē. Bet katrā ziņā mīlestība uz zirgiem viņam ir liela. Varbūt es arī tā kā kādreiz papeldējis savos sapņos, varbūt kādu fermu uzcēlis jau. Fermu? Man liekas, ka fermā ir govi, zirgi ir staļos, man tā liekas. Nu labi. Es nezinu, es kaut ko gribētu. Es, teiksim, aizbraucu pirms 2 nedēļām ciemos pie ģimenes un izlasīju kaut kādu rakstu par zirgiem, un man tik pēkšņi šausmīgi gribējās papsīt tēti mašīnu un aizbraucu pie zirgiem un vienkārši aizgāju un tur kaifoju ap tiem sīkiem kumeliņiem, un tā kā es domāju, ka varbūt, ka kaut kād, kad es būšu bagāts un turīgs, ka varbūt man varētu būt tāda zirdziņa. Stāli.
Jā. Klau, es zinu, ka tagad tev ir sagatavošanā tavs jaunais disks, tavs pirmais disks pastāvīgais. Tu pats tur raksti mūziku, pats dziedi un tādā garā. Un tagad tūlīt sāksies šī viens no dziesmu klipu filmēšanas. Un, teiksim, ja tev klipa režisors prasīs, nu, Lauri, parādi, kāds tev kumeļu mīļotājs. Tā zirgam skrejot, ieķeries viņam krēpēs un uzlic bez sadaliem. Tā varētu? Jā. Es to esmu darījis, jā. Es esmu to darījis. Tā kā tas īsts pīradnis, to es teiksim, ar zirgiem var apieties ar Tu kā, mocu ja es dzīvoju Tērvetē, tad kā es uz tiem zirgiem tur nevarētu... Es biju traks agrāk uz tiem zirgiem, tagad tā mazāk ir. Tad jau man jāteic, nu, ja tu dzīvo Tērvetē, nu, tur esi kaut kāds baisais alus dzērājs. Nu, man garšo alus, ne, es neesmu tāds baigais, tur man nav ne alus puncīši, nekā man nav. Bet, nu, es slavēju visu to, kas ir Tērvetē. Tā ir mana misija. Jā. Katrā ziņā mēs esam pietiekoši daudz laika veltījuši Tērvetē. Mēs viņu varētu tagad arī mazliet tā kā nolikt maliņā. Sveiciens Tērvetē. Protams, jā, es arī pievienojos. Nu, bērnība arī pagāja tur kāpelējot. Nu, rekā. Par to cukurkalnu, ja? Par visu ko. Visu ko. Tur bija, nu, sagaidīts katru sezonu, bija goda lietas sprīdīšos. Nu, jā. Skaistumu. Es nezinu, daži tervetnieki vispār saka, viņi paši tur nemaz tik bieži neiet. Bet tas ir pats drausmīgākais. Es arī, es izdomāju, man bija dzimšanas diena vasarā, man visi draugi atbrauc uz Tērveti, es nevarēju atrast, man nav tur lauku, man vajadzēja kaut kur nosinēt. Scenāriju vajag, domājam, aizdīšu sprīdīšiem. Es aizvedu sprīdīšiem, pilnīgi apmaldījos. Kaut kur iznācām otrā parka galā. Es saku, kas pa Tērvetnieku, kad nevar pa parku izvest. Bet nu, tā ir. Skaidrs. Vai šis raidījums par tām notīm, tas ir tavs projekts? Nošpēles nav mans projekts. Nošpēles ir Latvijas televīzijas projekts. Vienkārši, kad raidījums tapa, viņi izdomāja redaktors Anita Baloda un kopā ar Asmu Dumpi režisori. Viņus viņu izdomāja, un pirms 3 gadiem, kad es biju otro reizi Amerikā, tad man vienkārši toreiz atnāca faks uz Ameriku, kad man piedāvā vadīt nošpēles, un tad es traucos mājās un sāku vadīt nošpēles. Tā kā es pats neesmu izdomājis, man ir jāizdomā, kā to visu pasniegt tādā foršā mērcē. Un tu kaut ko tur smelies pats arī, vai tu pats jautājums domā? Jā, es domāju, man ir pateicis, kas man ir viesis. Un, teiksim, iedot kaut kādu vispārīgo informāciju par to viesi, un tad es tālāk, laika gaitā es parasti tā nemēģinos izlikt, kad es zinu visu par to viesi, jo tad skatītājiem var palikt neinteresanti, kad es tur izlikšos, ka es tur tik bezgalīgi gudrs, visu zinu, es labāk dažreiz izliekos nedaudz, ka es nezinu, lai viņi paši izstāst visu to skatītājiem un jautājums pats jādomā. Zinot to, ka tas ir sadarbībā ar skatītājiem, šis raidījums, man jautājums tev šāds ir, bet es saņem vēstules, piemēram, no skatītājām, jo tavs, teiksim, imičs, viņš līdzinās, teiksim, labajam Brendonam no Beverly Hills. Kaut kādas asociācijas rodās, un automātiski droši vien gribās kādai meitenei izkratīt sirdi vai kādam puisim paprasīt padomu. Tu esi, teiksim, jau šādu misiju kādreiz veids. Nu, man jau nāk ik pa laikam tās vēstules uz televīziju, bet man, diemžēl, ir tā, ka man neiznāk atbildēt uz tām vēstulēm, jo es zinu, ja es sākšu atbildēt, tad var aiziet par tālu tā ķēde, un tie cilvēki var pārprast mani. Bet es nesen izdomāju, ka man viena meitene bija rakstījis kādas 3 reizes, un tad es izdomāju, ja cilvēks man tik raksta, tik ļoti, man kaut kas jāuzraksta atpakaļ. Un es uzrakstīju vienu vēstulīti atpakaļ, un pēc tam man atkal atnāca atpakaļ, un viņi teica, ka viņi neticēja, ka tur tā vēstulē bija tā paskastītē bija tā vēstule, un viņi bija ļoti priecīgi, un man par to bija prieks, bet jā, man atnāk šāda vēstules. Tas ir forši, ka pasaka, ka patīk, ko tu dari un tā. Jā, nē, tas ir labi, jā, vienkārši, kā tu pats teici, atbildēt visiem ir ļoti krūti, un kādreiz pat nezinu kādu. Nu jā, tur jau tā nelaime ir. Par to Eirovīziju man vēl tev kāds jautājums. Zinot to, ka tu zini vairāk nekā, teiksim, zini jebkurš, kas piedalās tajā Eirovīzijā, tāpēc, ka tu zini to aizkulises. Tu droši vien arī zināji to, kā, piemēram, 2. vietas ieguvēja Alsu cīnījās par to, lai anulētu, lai viņai būtu 1. vieta un tā, vai tu esi gatavs, piemēram, uz tādām cīņām, tādām arī, teiksim. Šeit Latvijā? Es domāju, ka šeit Latvijā pirmā kārtām, un tad jau, ja tu tiks tālāk, tad jau būs jābūt gan stipram, lai būtu arī izturēts tur viss. Es nezinu, man liekas, ka ja latvieši būtu tādā situācijā, viņi nebūtu tik tādi kareivīgi noskaņoti kā Krievija, jo Krievija jau pati šausmīgi gribēja rīkot to Eirovīziju. Viņiem jau ir iespējas, un viņiem būtu uzreiz tāda turisti, tāda reklāma kā valstī un visam pasākumam. Bet Latvijā es domāju, ka
mums tagad saka, mums tāds spiediens visu laiku nāk virs, it kā patīkams, bet tajā pašā laikā tas kaut kādu pienākumu uzdod. Visi saka, patīk dziesma, un tā, es saku, paldies, bet nespiežat pārāk, vai ne? Mēs darīsim visu, lai mēs labi nostartētu, jo mēs aktīvi mēģinām, mums ir ar horeogrāfu mēģinājumu, mums tērpas tagad šuj, un katru vakaru mēs dziedam Lindu un Bekiem. Tā kā es domāju, ka mēs darīsim visu, lai mēs nostartētu labi, kas varbūt arī novedīs līdz tai uzvarai, bet tā uzvara nav tas pašmērķis. Un kas ir spēcīgākais tavs konkurents tavuprāt? Es nezinu, visi tur tādi spēcīgi ir. Nu, vai, teiksim, vienlīdz spēcīgi visi, vai, teiksim, man liekas, ka labvēlīgais tips tā joku pēc piedalās. Viņiem ir tāda smieklīga dziesma. Mēs tagad nesen bijām arī ar Ditu un vēl ar Latvijas televīzijas dažiem cilvēkiem uz Igaunijas Eirovīziju. Jā. Un tur arī bija tieši tāda pat viena dziesma par kaķi. Tur mans meistars kaķi, kāpēc tu esi tik slings un resns? Apmēram mums ir pa koku Kluts Konstantīns. Jā. Un viņi sliktu vietu dabūja īstenībā. Bet, ko es gribēju teikt par to? Es aizmirsu. Nē, nu, tu teici, ka tu vispār Lindu Līnu uzskat par... Nē, Jānu Keju. Jānu Stībēģi dziesmu. Man, piemēram, patīk Jāņa Stībēģi dziesmu, Shake and Bake to. Viņa dziesma man patīk. Jā. Tad... Un arī pēc tās SVH attaujas, tur jau var redzēt, ka... Jā. Vai Jāna ir bijis tavā raidījumā? Jāna nav bijis raidījumā, jo mēs gribējām Jānu ņemt, bet Jāna maz runā latviski. Un mums tā kā raidījums ir latviski, tad vai nu ar tulkojumu, es nezinu, varbūt, ka Jāna kādreiz būs. Skaidrs, ka tu viņai uzdosi kādu jautājumu. Es viņai uzdošu. Pirmo. Redz, ka Jāna šausmīgi nopietni strādā, un Jāna ir uzstādījis sev par mērķi, ārpus Latvijas, tā nopietnāk pievērsties. Es saprotu, viņa jau pa Krieviju tur darbojās ļoti aktīvi. Nu, es viņai pajautātu, pie kāda dziedātāja, kādai valstī piederošs dziedātāji viņa sevi uzskata. Jo viņa pārsvarā dzied pa Krieviju, un, teiksim, Latvijā viņa tikai parādās tagad uz Eirovīziju. Kā viņa jūtās vairāk, vai kā viņa ir populāra dziedātāja Krievijā vai Latvijā? Tas nezinu, tas būtu tas, ko es pajautātu. Labi. Nu, tagad mēs vienkārši atējām apakaļ pie tavas personas. Un tagad paskatīsies tīžiet, ko par tevi domā citi. Viņi saka tā. Laurija fantastisku balansu ir atradis mazs bērns un pieaudzis vīrietis, un, kad Lauris ienāk kabinetā, nekad nevar zināt, kurš no viņiem ir ienācis. Tā ir tā kā tāda kontrastu duša. Bet Lauris ir ļoti mīļš, ļoti uzticams un ļoti labsirdīgs cilvēks. Man liekas, ka viņš varētu būt ļoti labs draugs. Un vēl Lauris ir ļoti talantīgs televīzijas žurnālists. Es domāju, ka viņam vajadzētu turpināt šo karjeru, jo tā nes krietni lielāku gandarījumu un tā ir lielāka nākotne, manuprāt. Mazliet spītīgs, tomēr emocionāls jauns cilvēks. Studijā, kad strādājam kopā, ļoti paklausīgs, bet dažkārt mēģina arī pierādīt savu taisnību. Tas ir labi, tāpēc, ka jāpastāv par saviem viedokļiem un par savām idejām. Ļoti, teiksim, apkārtējai vidē draudzīgs, ja tā varētu teikt, un kopējais, teiksim, tāds lādiņš ir ar pluszīmi, pozitīvs cilvēks. Tas ir cilvēks, no kura plaust fantastiska enerģija, un vienkārši, kad viņš parādās kaut kur uzreiz, nezinu, visiem paliek labi, kad kaut ko jūt tādu. Un tas ir cilvēks, kas vienmēr grib palīdzēt un arī palīdz, un arī tas ir cilvēks, kas, kad tev ir grūti vai slikti, un viņš var pateikt pat kaut kādu stulbumu, galīgu stulbumu, bet paliks smieklīgi uzreiz. Ar viņu ir interesanti strādāt, gan arī atpūsties kopā, jo liekas, ka nav tādas lietas, ko nevarētu izdarīt. Viņš ir tāds cilvēks, ka man liekas, ka viss ir iespējams, tikai vajadzīga drosme. Tāds diezgan uz priekšu orientēts cilvēks. Viņš ir ļoti atklāts, un viņš ir tik atklāts, ka man liekas, ka dažreiz pa daudz atklāts, un viņš nezina, kam ko drīkst teikt. Viņam liekas, ka visi cilvēki ir tik labi, kā viņš ir, un visu, un viņš vienkārši dara un saka visiem, kas viņam ir uz sirds. Lauris ir ļoti brīvs savos darbos, runās, kustībās. Viņš nedaudz atšķirās no citiem latviešu jauniešiem tajā vecumā, jo viņai kaut kas no ārzemnieka, kaut kas tāds fascinējošs. Man liekas, ka neviena sieviete runājoties, viņa nevar būt vienaldzīga, jo viņš arī ļoti simpātisks puisis. Un
Es domāju, ka viņam būs liela piekrišana. Lai tiešām viņš satiktu labus cilvēkus un lai viņiem trāpās mazāk tie slikti cilvēki, jo viņam ļoti viegli, man liekas, padarīt sāpīgi, jo viņš ir tāds jūtīgs puisīs. Un lai tev veicās, Lauri. Sveiki par to. Jā, tu esi tik bikti bija nobijies par to sižetu laiku. Tu laikam bija bail, ka nesarunā kaut ko slikti. Bet Ernests mums ir sazvanījis. Sveiki, Ernest. Lauri, Sveiki. kāds ir bijis tavs mīļākais viesis no spēles? Mīļākais viesis nošpēlēs. Paldies par jautājumu. Provokācija. Provokācija. Tad es nezinu. Raidījums vēl, man visi viesi bijuši mīļi, kas man ir raidījumā. Ar dažiem vienkārši ir vieglāk kontaktēties un dažiem ir nedaudz grūtāk. Bet man bija ļoti liels prieks to raidījumu, jūs vēl neesat redzējuši, jūs viņu redzēsiet, ka grupa Shake and Bake bija manā raidījumā. Viņi būs vēl pēc kādām 2 nedēļām, un man ar viņiem bija ļoti, man patīk viņu mūzika. Bet pēdējais raidījums, kas atceros, man bija Dāma Pops 4 ekstravagantas dāmas, viņas vienkārši tā ņēmās par to skatu, ka man patīk. Skaidrs. Tu esi, teiksim, izteikts individuālists. Es kādreiz domāju par to, ka varbūt, ka ir vērts, teiksim, tā kā Shake and Bake nodibināt grupu un tad grupā darboties, ja es varbūt kaut ko nezinu, varbūt jau tev sen ir šī grupa. Nē, man nav grupa. Īstenībā tu man jāsaka par to dziedāšanu, kad es sadarbojos ar producentu apvienību Active, kurā ir Agrisa Mēvics un Modris Skaistkalns, un viņi ir mani menedžeri un producenti. Un viņi sadarbojas tikai ar solistiem. Teiksim, viņi ar Lindu beidza, un tagad viņi sāks ar mani. Un tagad šajā Eirovīzijā viņi strādā uz mums abiem kopā. Es nezinu, solistam ir nedaudz vieglāk, jo tad tu tikai paļaujies uz sevi, un tu zini, cik tu daudz izdarīsi, tik arī būs. Bet, teiksim, ja tu esi grupā, un tu viens pats dari, un apkārt tev varbūt nedara tik daudz, tad... Varbūt, kad tu esi, cilvēku tips tāds, kas vienatnē strādā. Nē, man ļoti patīk strādāt komandā. Ja forša komanda apkārt, kas tāda arī, kā Marija teica, uz priekšu noskaņota, tad ir ļoti... Tad man patīk strādāt komandā, bet ja apkārt tur kaut ko īd un vaid un sten un tikai savas idejas, nekādus kompromisus nemeklēt, tad ir grūtāk. Labi. Cerams, ka tev būs apkārt cilvēki, kas tev, teiksim, būs atbilstoši tavam. Kaut kā līdz šim ir gadījies, ka ir. Tā kā visu ok. Sanita būs sazvanījis. Sveiki, Sanita. Es gribēju uzdot tādu jautājumu Laurim. Vai tu seko modei, gan tai ziņā, ko tu velc mugurā, gan arī tai ziņā, ko tu dziedi? Vai tas ir tikai tīri tas, kā tev patīk un viss? Jā, paldies. Īstenībā ir tā, ka es velku to, kas man patīk, bet, man, paldies Dievam, man kaut kāda iedzimtā gaumes izjūta ir. Es nekad neesmu saģērbies, teiksim, 20 gadus atpakaļ tādā modē. Dziesmas es rakstu arī tā, kā man patīk. Protams, skatoties, kas tagad ir topā, kāda stilē, bet kaut kā es tā mēģinu atrast to kaut kādu starp to, kas man patīk un kas tagad ir stilā. Jā, īstenībā tā ir šausmīgi jocīga lieta ar to modi, jo tāpēc, ka es esmu redzējis cilvēks, kas tik izmisīgi dzenās pakaļ šai modē, kas it kā pērk visu to, kas ir pats svaigākais veikalā, vienalga, viņi izskatās šausmīgi smieklīgi, muļķīgi, respektīvi viņi nevar piepildīt čaulu ar saturu. Tāpat ar tām muzikām ir piefiksējis, ka viens tur ķīmiķu tai studijā it kā taisa moderna muzika, bet viņi nevienam nepatīk, tāpēc, ka viņi nav šai dziesmai vai šai muzikai pats galvenais, nav tās informācijas. Tieši tā, tā Eirovīzijas dziesma. Es to dziesmu rakstīju kā veltījumu vienai meitenei, un tomēr, ja tev tajā brīdī kaut kāds, emocijas plūc, un tas teksts man arī tur bija tāds, un tā mūzika, tad uzreiz cilvēki laikam jūt, ka tā dziesma ir ok, nav slikti. Tā meitene zina, ka tu viņai to dziesmu veltīji? Viņa zina, jā. Kas ar šo meiteni pēc tam notika? Viņa ir dzīva. Viņa zina, kad es viņai uzrakstīju to dziesmu. Viņai patīk ar tā dziesmu, tas pats galvenais. Starp citu, ja ap dziesmu ir leģenda vēl piedevām, tad tur, tas ir priekš publikas. Intriga. Tā ir intriga, un tad ir atkal, tad es, piemēram, nezināju, ka tu veltīši šo dziesmu kādai konkrētai meitenei un tā. Un daities, kad klausīšos, es patiešām ieklausīšos šeit vārdos. Es tur viņas vārdu neminu. Nē, pasaka Dievs, ne jau viņas vārdus. Vienkārši, ieklausīšos, par ko es vienkārši, jau dziesmas kā parasti fonā un tā vārds vārdā, es viņu tur nepiekasos. Tā kā ieklausīs. Kā tu, piemēram, klausies muziku? Tu klausies vārdos visos, ko dzied? Ir tā, ka sākumā es, teiksim, pievēršu uzmanību mūzikai vairāk, un ja man tā melodija patīk, tad es sāku klausīties, par ko ir stāsts.
Un tad, ja tu vēl izlasi, nu, dažreiz tā, ka nevar saprast. Man it kā angļu valoda ir diezgan labi, man iet angļu valoda. Dažreiz izlasot to tekstus, un tad pavisam skaidrs top. Un, teiksim, man drausmīgi loma nospēlēja tieši tie vārdi. Tears in Heaven tāda dziesma. Tad, kad es uzzināju to leģendu, kas ir aiz tie, kad viņš sarakstīja to dziesmu par kā veltījumu savam puikam, kas izkrita no debeskrāpes. Jā, Kleptons. Pilnībā man, es agrāk domāju, smags gabaliņš tāds, melodisks, nedaudz skumjš. Tā kā vārdi baigi daudz ko izsaka, ja tu zini aizmuguri. Nu, jā, ar šādām leģendām ir ne tikai Kleptona dziesmas, bet vēl ir tāds Kris Rī, vai, ko viņam ir skaistas dziesmas un ar leģendām apveltīts, tur var raudāt un raudāt pie tām dziesmām. Nē, nu, es vismaz neraudu. Ne, patiesībā, jā, nu, par to emocionalitāti, cik daudz pie tiem ir jāstrādā, teiksim, kaut kādam mākslas darbam. Nu, kā jārēģē, piemēram, filmai vai kaut kādā teātra izrādē, lai tavās acīs no asaras varētu saskatīt kāds. Titanikā raudāja. Nē, zini, kā bija Titanikā. Es skatījos to Titaniku, labi, viņi viss pēc tam nozākāja, bet tā, ka viņš gāja, viss skrēja, viss skatījās, visiem patika. Kas tu zākāja? Kurš? Nu kā, visiem, Titaniks, nu vienkārši jānoliedz masu kultūru, tas tā pierast ir. Man toreiz bija tāda drausmīgi jocīga sajūta uz lielā ekrāna, ka es Oskarā skatījos, un tad tā sūrstēja tās acis, bet tad tās patīkams, un pēc tam man tur blakus, protams, klaucījās, un tur acis izmērēts visiem. Bet, nu, man bija tā koda acīs. Tad, kad tu tāds, nu, neesi tāds, cietais vīrīšs tāds, tad varēs... Nē, nu, tā kā vajag, tad es esmu, bet tad, kad ir tumšs. Tad atļaujies arī kādreiz paraudāt. Tad atļaujos, jā. Nu, tad tā, mūsu raidījums ir beidzies, tas tad Lauris Reniks, un dziesma, ko jūs nu pat varbūt dzirdējāt fonā, tā bija dziesma, ar kuru Lauris startēs kopā ar Lindu Lī. Man liekas, ka nē. Bija pašā sākumā, es zinu. Tad ziniet turpmāk, ka šī dziesma ir Laura veltījums meitenē. Nu ko, jācer, ka dziesma sasniedz mērķi savējo toreiz. Jā, arī tagad. Arī tagad, un es ceru, ka dziesmai būs veiksme. Nu, paldies, ka skatījāties, paldies, ka zvanījāt. Rītā Igors Siliņš. Atā līdz rītā.